Bieži vien mēs sastopamies ar dažādām fiziskām problēmām, kā arī ar garīgām problēmām. Nevienmēr ārsti var palīdzēt šīs problēmas novērst, jo sākumā ārstēšanas process ir jāsāk ar prātu. Mēs atrodamies akadēmijas mītnē, Tērbatas ielā 49, šķērsvītra 51 Rīgā. Mēs vadām divas fakultātes, tātad dziedniecības fakultāti un psihoinformacioloģijas fakultāti. Gatavojam studentus, kuri beidzot šo iestādi, viņi ir instruktori psihoinformacioloģijas jomā vai arī ir eksperti dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā. Protams, katrs no viņiem var arī kļūt par dziednieku, tādā gadījumā, ja viņiem ir 20 pozitīvas atsauksmes no pacientiem, un tad viņi jau nāk praktizēt un arī pasniegt akadēmijā varbūt praktiskās zināšanas vai arī teorētiskās prasmes. Dziedniecības fakultātē apgūst mākslu izzināt, uztvert un dziedināt cilvēka garu, dvēseli un miesu kā vienotu veselumu. Esmu Normans Rozensteins, esmu ieguvis šeit Dziedniecības akadēmijā dziednieka certifikātu un esmu beidzis psihoinformacioloģijas fakultāti un nonācis pie apstiprinājuma, ka svarīgākais dzīvē ir mīlēt sevi un būt mīlētam. Varbūt tas skan egoistiski, bet kāda gan atšķirība no tā, kas ir populārāks teiciens, mīli savus tuvākos kā sevi pašu. Ja es mīlu sevi par 10%, tad arī savus tuvākos mīlēšu par 10%. Ja es mīlēšu sevi par 80%, tad arī savus tuvākos es mīlēšu par 80%. Psihoinformacioloģijas fakultāte sniedz zināšanas par kosmosa likumiem un iespējam tos izmantot sevis un sabiedrības pilnveidošanā visās dzīves sfērās. Un nekādu ierobežojumu nav. Mēs uzskatām, ka cilvēki visi ir ar prasmēm, visi var būt dziednieki, kā jebkura cita profesija. Vienīgi dziednieku ir 3 veidi. Tātad pirmie ir tie, kas piedzimuši dziednieki, viņi vēl gan nezina, ka viņi tādi ir, darot kaut kādas citas labas lietas. Viņu vienkārši produkti, ko viņi ražo, viņi var palīdzēt cilvēkiem uzlabot savu veselību. Otrie dziednieki kļūst par tādiem, kad viņiem ir kaut kāda dzīves sastrēgums, slimība, lūzums, kaut kāda krīze, un viņi kļūst par dziedniekiem, tiekot galā ar šo krīzi. Trešie ir tie, kas iemācās, vienkārši nolēma, ka viņu profesija iepriekšēji viņiem nepatīk, un mūsu skola ir viens no ceļiem, kādā veidā tur nokļūt un vienkārši pārstāt slimot. Ne tikai septembrī mēs līdz Ziemassvētkiem uzņemam studentus un filiālis, arī būtībā tad, kad viņi savācās tās grupas, tad pasniedzēji labprāt brauc no Rīgas un pasniedz šajās novadu pilsētās. Un jo labāks dziednieks tas ir bijušais tieši slimnieks, kuram ir bijušas problēmas, jo viņš zina, kā iziet cauri šādām situācijām un likstām pats. Līdz ar to, kas var būt labāks priekš tam, lai palīdzētu citiem, tas, kas pats tur bijis. Arī jūs varat būt mūsu skolas klausītāju vidū. Piesakieties mācībām Rīgā vai skolas filiālēs.